Čau, meitenes un zēni. Esmu šeit atkal Koda manufakturinga rūpnīcā. Un šodien mēs pieskarsimies vienai citai laivai. Nevis jaunai laivai, bet tādai laiviņai, ko mēs jau... Tomiņ, cik gadi ir pagājuši tai laivai? Cik mēs viņu... Nākošais būs 5. gads, varētu teikt. 5. gads nākamgad būs. Nākamgad būs 5. gads. Kopš šī te laiviņa. Lūk. Nākošais gadi ir 5. gads, kad ūdenī iet šī te laiviņa. Mēs viņai vārdu ielikām Nimits. Nimits ir lidmašīnu aviācijas bāzes kuģi plakanie, uz kuriem nosēžās lidmašīnas. Tā viņus sauc Nimits klases, amerikāņiem lielie bāzes kuģi, un mēs tāpēc iedavām šim plakanajam boltam laivai vārdu Nimits. Pagaidām vārds Nimits ir palīdzējis super, un redzam, ka laiva ir arī piedalījusies Latvijas čempionātā spinningošanā. Ir arī izturējusi visus ķīšezaru pārbaudījumus. Ir bijis, ka čaļi izbrauc ārā pēc sacensībām, un līdz tejienei bijis ūdens iekšā, viss kājas ūdenī. Tas ķīsim, ka bija jābrauc sacensībās pār ķīsim, vai ne? Tomiņ. Ir visādi gājis. Ko tu vari pateikt par šo laivu? Kas viņu vispār skaitās pa laivu? Paskaties pēc formas, tīrākā sporteni. Tīrākā sporteni, bet kas tas pa modelīti bija? Kazanka 5M? Nē, Kazanka 6. Kazanka 6, ja? Un šitādu tu dabūji toreiz no onkulīša. Nopirkt no onkulīša, bet tev arī šitajai nebija papīra un tev nācās viņu reģistrēt kā pašbūvētu. Nē, man ir papīri. Tev arī ir papīri, bet tu tāpatās reģistrēji kā pašbūvētu. Jā, es negribēju reģistrēt ar papīriem, jo es domāju, ka es nevarēšu likt tik lielu motoru, kā es gribu. Ok. Un tagad tu viņu brauc 15 zirgi tev ir, ja? Jā. Un principā degvielas patēriņš ar 15 zirgiem ir, visu sezonu gandrīz var ar 5 litri izbraukt, ja? Nav tik traki, bet diezgan līdzīgi, ja? Tātad nedaudz pastāstīšu. Tomiņš šodien ir dikti aizņemts. Tomiņ, kas te notiek ar šitajām te? Fiks pastāst mums, kāpēc viņi ir izjaukti tā laiva? Nekāda vaina jau nebija, to viņi brauc un viss bija kārtībā. Tāpēc, ka es šogad man uznāca melnie un es gribēju pārdot. Un gribēju nopirkt kaut kādu pūsli, lai es varu tikt iekšā visās sūdbedrēs. Tu atkal tieši otrādē, nevis lielāku laivu, bet uz mazāku tu gribētu. Jā, lai es varu tikt iekšā visās mazajās pļaņškās. Un tad Rinalds man atrunāja. Viņš teica, paņem pārtais šito pašu. Un tad es viņam tā kaut kā neveiksmīgi piekritu. Kāpēc neveiksmīgi? Es kā jādara, jāņemās, tad ko darīt, visi zina. Bet tu esi izdomājis, ka tu gribi atvieglināt laivu iekšā visu, lai tu viņu viens pats varētu smuki kaut kur iestumt iekšā. Tu gribi pielikt šeit, es saprotu, riteņus vēl aizmugurē, ja? Jā. Un tad tu varēsi viņu iestumt pats, kur vien vēlies. To mēs redzēsim, es varēšu un nevarēšu. Un tas, ko tu dari, tas tunings ir, teiksim, labi, tam mēs pieķersimies pēc tam. Šis ir kā Aleks kādreiz vilka elektroniku. Tomiņš, ka paprasīja man ievilkt elektroniku, pirms 5 gadi šitais vēl mums likās diezgan zolīdi, Toma, ne?
Nu šā vai tā vādi nekur mums nemētājās vai kā, bet nu šādi bija ievilkti, bet arī šito visu tas tiks pārvilkts, un šeit es saprotu, ka tika izlieta degviela, tāpēc bišķiņ arī putoplasts ir sāsts lupatās, bet tā galvenā ideja ir tā, ka tu salona detaļas no finiera samaini pret stikla šķiedru, šādu te plānu. Cik viņa tev ir biezumā? Tagad tā šķiedra. 2 mm. Tātad tas ir kaut kādās 3 kārtās stikla šķiedra. 2 kārtās stikla šķiedra. Tu viņu krāsosi no abām pusēm, nekrāsosi? Nē, Krāsos, jā, ar to topkoltu saucamo, jā. Un tās iepriekšējās detaļas, es skatos, ka tev ir saliktas šeit, jā, šīs te čupā. Un cik tad šitais bija? Nu, kaut kādi 13 mm izstās, jā? 12, jā, šitas te. Tu jau esi te noplēsis nos, nu, ja mēs salīdzinām to 12, nu, parādi šitai plāksnē, cik tā ir, viņai ir plānums ir, vai man dieniņi, mēs nevaram salīdzināt. 3 mm, tu teici, jā? 2 pat tikai. 2 mm, un svarā tas atsaucās uz to, kad svarā mēs apmēram varētu dabūt nost, ja tev būtu jāsaka, cik tas būs. Nu, vismaz kādu 30 kg iekonomēs, vai ne? Beigās? Jā. Es ceru, ka vairāk. Vairāk vēl? Wow. Kas šitie tādi tev aizmugurē ir? Arī es gribu savai laivai šādus. Vajag smuki izskatās, Tomiņ. Kas tie tādi ir? Tādu sporta laivai spoilers jau varēja. Tas ir šeit smuki gumijās. Mums staigā motors iekšā un nešļakstās ūdens salonā, jā? Jā. Forši īstenībā. Paštaisīts, jā? Paštaisīts, bet paskatieties, cik Tu jau vairāk zini par manīm stāst. Nu, ko es, nu kā, nu tas arī ir tā ūdenim tā, lai nešļakstītos tā. Te mums ir bilžu sūknīts, ar nekādu vainu strādāja viss kārtībā, jā? Nu jā, tikai tās ķepiņas nolūdz, viņš vairs nestarās te savā vietā. Šita te bija sūknīts, tā, aizmugurējā sienā tu esi ielicis finieri. Jau, kad tur bija, liekas, trīnieks, finieris, tas ir. 3 cm biezumā. 30 mm finieris, šis ir aizmugurē, tas ir mums aizmugurējās stiprībai, ja? Borta stiprībai, un šeit ir vēl, es skatos, arī šīs te ir tā kā atjūgts, tā kā atsaits aizmugurē, ja? Ne, nu vispār. To mēs aizstāsim ar... Kas tas tāds? P. Aizmugurē liks iekšā. Jā, tas arī, viņš nebūs finieris, viņš nepiesūksies, būs mūžīgs. Jā, tas ir tas saucamais plasmas pēja, ja, no kā virpotās. Polietilēns, ja. Maisiņi, sakausēti Maksims maisiņi kopā, ja. Nē, nu forši Tomiņu. Un stropēšana tev izpaužās tā, ka vienkārši stropīt pāri un priekšā piešstropēju un ar nekādu vainu, nekas te nelec nost. Arī respo piekabīti, ja? Kas pa izmēru? Neatcerēsies visticamāk, ne? Bet laivai pašai garums kāds mums ir? 4,40. Cik tad? 4,40. 4,40 šī laiva ir garumā, un platums arī ir īstenībā, nu, kaut kāds 1,60 m arī ir platumā, vai ne? Nē, nu, varbūt 1,40 m varbūt būtu, jā. Bet smuki viss iztapsēts. Ko var pateikt labi par šo laivu? Tur, kur ir būts, un neko slikt nevar pateikt. Vēn, tas viss, kas ir mazāks, tur, teiksim, nu, jūrai viņi nebūtu paredzēti, ne, bet, nu. Ķīšas ar izdzīvojām, Daugavu izdzīvojām. No malas izsās trakāk nekā tā, kas sēž iekšā. Jā, tas gad. Man liekas, pirms Latvijas kausēm un visiem citi nākuši klāt un prasīšu, jūs tiešām ar šito brauksiet? Pa gabalu droši vien izskatās, ka ūdens jau smeļās iekšā, bet iekšā sēžot. Nu, un cik tad tev skrien šī laiviņa, ja nav noslēpums ar 15 zirgu motoriņu? Man liekas, tagad. Pagājušajā gadā es braucu, viens pats bija 41. 41 km/h ar 15 zirgu motoriņu, tāpēc, ka mums šai laivai, mēs redzam, nav ķīles kā tāds vispār. Taisna apakš pilnīgi, ne? Pilnīgi taisna apakš. Piekabē mums ir diožu lukturīši, ja? Apnikās mainīt tās lampiņas, ja? Apnikās. Pēc katrs. Tā, šitie tev ir pieturēšanās vai dizaina elements, kas ir kur pieturēties? Toreiz bija, jā. Vai pieturēties varam. Smuki borts arī mums ir, te ir mīksts apkārt borts, tāpēc arī, ka sitīsim makšķeri pret bortu, ja mēs atsitam, tad mums nesaplīst makšķeri. Tāda tā ideja, vai ne?
Nu, arī smukāk. Kas tī aizmugurē bija bāka un tur bija? Pa to aizmuguru tomiņā es skatos, te visur, kur var, tu esi salīdzis putoplastu iekšā. Jā. Vidējās kastēs arī tur beņķī vidējā un priekšējā. Te? Jā. Nu jā, nu visur, kur varēja salikt. Paga grīdā arī ir putoplasts. Un pēc idejas tā cerība bija tāda, ka viņi pieliet ar ūdeni, viņai vajadzētu peldēt pa virstai laivai, ja? Nav jau neviens mēģinājis, bet tāda vismaz cerība, ka, ja nu kas varbūt mazliet drošāk. Apakšā ir šīs ir tās melnās nesošās, tās ir nesošās ribas, ja? Jā. Un cik tad biezs sanāca grīdā tas putoplasts? Tāpat kaut kādi 5 centimetri ir, vai ne? Nē, divnieks. Divnieks? Tur uzreiz ir apakšā, bet ir ar to putoplastu un tapsējumu diezgan klusa laiviņa ir, vai ne? Nu šitā, viņi jau tā jau pati pa sevi zikā pling-plong, ping-pong, kā skan. Klusa ir. Nu un tad šeit visur ir mēs, kur varam redzēt sabāsts putoplasts iekšā, cietais putoplasts. Diemžēl, ja nebūtu benzīns rādīts, tad būtu labāk, vai ne? Bet cietais putoplasts. Dārgāks viņš ir, tas cietais. Kas tev vēl šeit nāk? Te bāka nāk iekšā. Šitajā lielajā kastē, ja? Šeit nāk bāka iekšā un šeit mums nāca aķis iekšā. Aklimators. Nē, aķis. Aklimators ir pa vidu. Šitajā kastē. Šī kastē iekšā, ja? Viņas abas vienā. Arī to pašu kasti tu pārbūvēsi uz stiklšķiedri. Es saprotu, ka nav finieris vispār iekšā, ja? Principā te būs stiklšķiedra un PE plasmasa detaļas, ka, šitā laiva būs tāda, kad, principā, te nav kam bojāties. Ne salsūdenī, nekāda savādāk, ja? Elektrība viss tiks pārvilkt, ja? Pa jaunu, smuka gofriņām, ne? Nu, tajos laikos tomiņ, mums jau šitais skaitījās navars, kas ir tie, ko mēs esam pielikuši klāt, vai ne? Navarots saucamais, nu tā bija tom, nesvejies. Tajā laikā mēs savilkām, mums likās diezgan forši un atbilstoši, tāpatās jau lielāks bardaks ir redzēts laiviņās un tā, kas mums te ir, tur ir apkniepti vadi, tāpēc mēs arī, kas tas pa caurumu priekšā, tas tev slēdžu panelīts, ja? Jā, tur slēdzīši. Aizmugurē tas ir pēc pasūtījums vai šis te metāla tā detaļa, man liekas, kas pēc pasūtījums, tev uzlocīja tā, ka vai ne pie metālistiem pasūtīja. Nu, un kā teiksim ar tām krāsu, kā viņai ir, kā jau vecajām Krievu laivām, kā to krāsu, lec kaut kur nost, nelec? Nē, pastais aizmugurē, viņš jau tur vietām oksidējās un teku tā patās, ja? Kaut kur ir uzsis, nāk jau tā krāsa nost. Drošības aprīkojums, Tom? Augstākajā līmenī. Nē, bet tev visi riņķi, visi taču ir vienmēr bijis līdzi. Tos jau ieliec laivā līdzi, vest, uzvelc riņķi. Reku tev ir bortugums, ja? Zaļa, sarkana. Zaļa, sarkana bortuguns. Aizmugurē bija atceries. Topuguns. Salona apgaismojums. Pareizi, tev salona apgaismojums taču arī viss smuki bija. Jā. Aizsūtīt bildes, vecās parādīt kādu. Atsūtīs bildes, pielikšu tagad apakšā uzreiz mums pieliekam bildītes klāt, kāda laiviņa, lūk, izskatījās gatava. Varbūt tev vēl arī tomiņ kāda bilde ir palikusi no tā laika, ka viņa ir, teiksim, palikusi no tā laika, kad viņu vēl taisīja. Vēl nebija vēl atjaunot, ka mēs viņu tikko kā atvilk mājās. Arī ir bildes. Piemetīsim tās klāt. Šā vai tā. Tom, viņi ir bijusi ūdenī arī entās reizes, tāpēc jau arī ir bišķiņi apskādēti un tā apdauzīti, ne? Jā. Daudz nav jau bijis tā, ka to viņu. Nē. Un šitās te visas maliņas arī, viss tapsējamais materiāls smuki pa taisnoju pie borta pielīmēts, ja? Klāts. Tapsējamais materiāls. Tapsējamais materiāls? Tapsējamais paklājs. Tātad šis ir celtniecības veikalā vienkārši paklājs nopirkts. Jā, bet viņš izturīgs ir. Jā, bet 5... Tev jau bandītam bija tāds pats. Jā, bet 5 gadi tev nav neviens caurums izdils. Viņam iebrauc izmazgā, izsūc pēc tam, ka izžūst un... Nekāda vaina? Nekāda vaina. Man jau patīk šitā laiviņa. Viņa diezgan stabila tāda, divatā, ka braucām, teiksim, kaut kur, ko mēs džigājām, asaras vai kaut kādas. Vienmēr bijis nekāda vaina.Ībem. Redz, kur var redzēt. Lūk, var redzēt tās detaļas, Tom. Tās ir, kas tev bija iekšā, es saprotu. Ja? Šīs te detaļiņas. Smuki viss nerūsējošā tēraudā. Viss nerūsējošā tērauda detaļiņas, un mēs redzam,
ka arī paklājs pa 5 gadiem, baigi saudzēts viņš nav. Tents arī laivai nav, vai ne? Tā ir arī vēl kāds, un viss nekādu vainu mēs redzam, nav ne caurumi izdiluši, ne. Un tāpēc ļoti labi un visiem iesakam visas laiva detaļas likt nerūsējušā tērauda, jo tad arī pēc 500 gadiem viss tāpat spīdēs un laizīsies, vai ne? Laizīsies. Spīdēs un laizīsies. Pamēģinām pacelt to. Spītāju vaļā. Vai te kādas? Ja man bija 100. Nav 50 kilograms. Nē, man papīras. Laivas var 18 kilograms. Nav tas 50, es te nepacēlu. Es pacēlu, man tā jāsaka, 45 kilogrami. Nu tad... Bet tā arī ir, un tur jau ir putoplasts. Kas mums ir iekšā? Putoplasts un šķiedra plāni, nu. Kas notiek, Tom? Līmēsi, tu teici, ka šodien vēl gribi uzlīmēt vienu to detaļu, ja? Varēsim pastīties? Atļaus mums pastīties, kā notiek tās plāksnītes līmēšana? Neftīvi. Tieši tā, uzņēmuma logo ir jābūt tīram. Tāpat kā NHL komandās neviens ģērbtuvē uz komandas logo nekāpj ar slīdām virsū. Vai ne, Tom? Tieši tā. Un lūk arī šādi te laiviņi. Ja? Viņu var braukt sapuvušu, viņu var braukt tādu, kādu tu viņu nopirki. Tomu, ja nemaldos, tu toreiz viņu 200 eiro samaksāji, 250. Es nesamaksāju par viņu. Tu nopirki vietā laivu čalim, bet kaut kā 250 eiro maksāja tā laiva ar airiem, ja? Kaut kāda tā maziņā kāda. Viņš gribēja kaut kādu to maziņo, ne? Stikls šeit laivu viņš gribēja. Klausies, Tom, ūdens satec. Kā tev laivai ir ūdens satec, tev no viss pa grīdu smuki atskrien uz aizmuguru šeit. Aizmugurē viss iekšā ūdens, ja? Diemžēl aizmugurē ir ūdens. Nē, diemžēl nē, bet viss te, kur tam viņš pa apakšu te tiek? Pa šķirbām tiek visur garām. Šitajās nesošajās ribās es saprotu, ka tur ir caurumi saurpti, jā, lai viņam ir ūdenītim, kur... Nav caurumi tur. Un viņam tur apakšā tas putoplasts, viņam ir attiecīgi, kur izskriet cauri. Tas mums ir pielips klāt, jo tur tā degviela bija. Šeit pa apakšu, lūk, ir šīs te lūkas, un pa šitajām viss ūdens arī satak aizmugurē smuki tur apakšā. Putoplasts pa virsu. Nu, ir tā bīstam bijis kādreiz Tom laivā, tā, ka es sajūties tā, ka, nu, būs auzas un... Vienu reizi.
Vienreiz, jā? Tas ūdens sūknis. Viņš sāk dzīt iekšā ūdeni. Pretējā virzienā. Kāpēc tā? Es nezinu. Nu, tad viņam ar elektroniku sagāja uz īso un otrādi. Sāk dzīt iekšā un es nesapratu, ko es man pie kājām tik daudz ūdens. Oj, jop, cik. Pagā, bet viņš ir automātiskais? Nē. Tev var slēdzīt, viņš ieslēdzās, ne? Un tu domā izskačāt ārā, bet tev nāk klāt? Kaut kas, es nezinu, sagāja viņam jā, uz īso. Vai man dieniņ. Nu, cik tu parādi, nu šī tā plāksne, kāda tu liec iekšā. Nu, ļoti plāna viņa ir. Neizlūzīs cauri, ne? Nē, ar paklāju. Tur jau vēl tapeti nāks pa virsu, vai ne? Tapeti nāks pa virsu un nekas mums te neiz. Tur jau viņu šitā te iemet iekšā. No, parādi. Točnā, vēl uzliks tapeti pa virsu un nebūs nekāda vaina, vai ne? Super. Super grīdis tev sanācīs. Kas tev te ir? Ieplīst, vai saplīst? Kāpēc te priekšā izrīvēts tāds? Šita, kas mums te ir izrīvēts, kāpēc te tāds ir? Tad tas motorvietas stāvēja. Tad tu neatceries. Es jau to viņu tā atceros, bet vai atcerās skatītāji mūs? Hei! Aha! Šitādu metāla ķepu tev uztaisīja. Ar skrūvēm klāt un elektromotoram arī priekšā ir platforma. Nu, Tomiņ, tā jau ir uzvara, Nu, bet paskaties, cik zolīti smuki. Metāla ķepiņa, hops uzliekās ciks caks klāt, ciks caks arī augšējā plāksnīti klāt. Super. Ņems ārā Tomiņu to aizmugurējo plāksni un parādīsim, kā izskatās finieris pēc 4 gadu lietošanas, vai ne? Puvekli paskatīsimies. Puvekli? Tu saki, ka būs sapuvis? No ārpuses jau nav tik traki, zini. Laminātais finieris kā laminātais finieris. Nu, paskatīsimies, kas pēc gadiem notiek ar lamināto finieru, ja mēs viņus ieliekam laivā, vai ne? Nav arī tik traki īstenībā, Vai tu te kaut kas ir baigi sapūs? Īsti jau, godīgi sakot, nē, vecīt, te vispār ir tāds tā kā jauns, tikko nogriezts. Vienīgais, tu nezini, cik viņš jauns svēra un cik viņš tagad svēra. Varbūt jau nekā, kamēr izžūst, tikmēr zēba izpēc, un tā kā piesaucās, tad... tur tāds vārds mums kaut kāds paspruka, bet, ka izžūst, varbūt tad ir vieglāks, vai ne, un tad varbūt to smagumu, tu saki tieši par to, ka ūdens pievelkās, un tas smagums ir liels, jā? Jā, jo mēs izskājās. Vienreiz svēra laivu. Viņš svēra 210 kg. Pastāvēja saulē, man liekas, izžūvēja kas. Svēra otrais bija 194. Opaciņā. Tā ir baigā starpība. Tāpēc tu arī reku maini visu. Un stikls šķiedra kā stikls šķiedra. Viņa, protams, kā ar ūdeni piesūkties nav variants, vai ne? Nevajadzētu. No abām pusēm vēl nokrāsos un vispār būs. Tāpeti pa virsu. Tāpeti pa virsu un viss būs kārtībā. Tieši tā. Tā, te Toms gribēja parādīt melnā metāla skrūvas, kādas izskatās tur, kur viņām vajadzēja būt spīdīgām, ja tas būtu nerūsējošais tērauds. Bet, jā, lūk šādas. Cik gadus viņas tādas tev tur stāv? Šitās plāksnes tu pieliki, šitās te, ko tu tagad šīs plāksnes tu vēlāk pieliki pēc kāda gada, vai ne? Skrūvi jau no sākuma tur stāv. Bija tāpatās, ja? Tātad pēc 5 gadu lietošanas šādi izskatās melnā metāla skrūvis, it kā jau vēl tur. Turēt tur, bet pēc kā izskatās, vai ne?
Tomiņ, kas te bija? Tu noņēmi tās detaļas nost parādi. Ej nost. Tā ir uzburbējis alumīnijas, ja? No kā viņš tā ir uzburbējis? Kaut kāda knieda te bijusi, ne? Nezinu no kā, bet jā. Tā viņš ir. Tāds ir metāls. Metāls oksidējās, sulbē. Un pat alumīnijas lūk šādi te izpaužās, ja viņā kaut kas nepatīk. Nu, Tomiņ, parādi. Nu, tu atjauci te vaļā to finieri. Atjauci vaļā te to finieri. Tomiņ, zini. Nu, nav viņš sapūs, jau. Ko? Finieris kā finieris, ko? Nu, mēs nezinām, kas ir lācītim šita vēderā, tur, kur sapuvušās tās skrūvas bija, bet tā visādi citādi, bet citei diezgan arī šitā ir sapūs mums. Tomiņ! Ej, tu nost! Šitā sapūs, un šitas arī skatos 5 cm biezumā. Cik izvēlējies transītim aizmugurēs jau to? 16. 16, tur nav sapļos, vai cik? Tur ir 3,5 cm kā bankā. Un cik sver? Daudz sver, vai ne? Nav tik raki. Kaut kāds svars ir, nu? Nu, ir svars, jā. Tāpēc tā loksne ir stipri netik. Atcerdamies. Paldies Tomam, ka viņš mums šodien pastāstīja par savu laivu. Parādīju jums arī, piemontēšu visu klāt bildītes, kā tur viss, kā Toms viņu dabūja to laivu, kādu viņš viņu uzķūnēja. Tagad arī bišķiņ, tur šis tas ir saguris, bet to visu sačinīs un viss būs kārtībā, vai ne, Toms? Pavasarī gaidam šito te Nimits jau, viņš atgriežās jau jaunā līmenī. Paldies, Tom! Līdz nākamajai Jāleks epizodei ieliec laiku.